Gadiem ilgi medicīnisko rentgena un citu medicīnisko iekārtu inspicēšanas firma InLab ir sarakstījusies ar visiem – prezidentu, ministru prezidentu, veselības un ekonomikas ministrijām, varam, kā arī šo ministriju pakļautībā esošajām institūcijām par nekārtībām medicīnisko iekārtu inspicēšanas jomā. Galvenās tēmas un sūdzības – pievērst uzmanību inspicēšanas firmu pielietotajām darba metodēm un mērierīču kvalitātei. Mēs jau norādījām uz to, ka, teiksim, tur līdzīgas kompānijas izmanto mēriekartas, kuri vispār pat tuvu nav atbilstoši tiem nolūkiem, kuriem viņas izmanto. Ja? Faktiski, teiksim, tā plus-minus radēcas mērījumi izmanto gandrīz kā tā kalkulātoru, var teikt. Ja? Teiksim, mēriekartu, kurā ir domāta pilnīgi citiem mērījumiem. Radēcas, bet pilnīgi citiem mērījumiem. Turklāt firmas vadītājiem ir pārliecība, ka pārbaudes bieži vien ir iespējams veikt pavisam formāli, pat neesot uz vietas un neredzot aparatūru. Līdz šim gan lielākoties InLab aktivitātes tikušas novērtētas kā konkurentu karš. Tāpēc bez tabū nolēma veikt eksperimentu. Neeksistējošas zobārstniecības firmas vadītājs no Daugavpils vēlas iziet regulāru pārbaudi un iegūt certifikātu sava kabineta aparatūrai un zvana inspicēšanas firmas Osmunds darbiniekam. У меня как раз завтра жена едет в Ригу, и как мы говорили, она тогда возьмет эту документацию, чтобы получить эти сертификаты тогда. Lūk, iejūtoties Daugavpils zobārsta kundzes lomā un ar 1.2. drošības grupas medicīniskās ierīces žurnāliem dodos uz tikšanos ar firmas Osmunds pārstāvi autostāvvietā pie viena no Rīgas lielveikaliem. Norunātajā laikā ierodas kungs un bez liekiem jautājumiem tiek saspiesti vajadzīgie zīmogi. Vienīgās norādes, lai netērētu laiku, pašam zobārstam jāieraksta iztrūkstošais. Lai reāli pārbaudītu katru no šiem medicīniskajiem aparātiem, būtu vajadzīga vismaz pusstunda. Šeit pat Rīgā mašīnā 15 minūšu laikā es ieguvu 5 medicīnas ierīces inspekcijas pārskatus veselam zobārstniecības kabineta aprīkojumam Daugavpilī. Turklāt mūsu rīcībā tagad ir uzlīmīte, kas apliecina ar medicīnisko iekārtu viss ir kārtībā. Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā, kas novērtē inspicēšanas firmu kompetenci un dod viņu darbībai zaļo gaismu, bez tabū tiekas arī ar firmas Osmunds vadītāju. Tieši viņa paraksts ir uz aizpildītās veidlapas. Dokumentu aizpildītājs nesot Osmunda darbinieks, bet gan darbinieka palīgs. Šis ir žurnāls, un viņš izsniedza, lūdzu, es dabūju šīs uzlīmes ar Osmundu. Tā, tur parādiet. Un lūdzu, tas ir jūsu zīmogs un mūsu paraksts. Un vakar palūgām. Šīs bankas mēs viņam neesam devuši. Es tagad domāju, kā viņš varētu, bet tas ir 14. gads. Un derīgs līdz 15. Jā. Jā, šeit tas esmu zem sitienu palikts. Nevar atbildēt par šo blanku, jo tā ir bez mūsu. Jo kā varēja nokļūt ar manu parakstu? Tātad viņai vienkārši pievārta no mūsu biroja. Es par to neko nezinu. Mums jāpieņem mēri. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vadība atzīst, iegūtā uzlīmīte ir galvenais pierādījums, ka medicīniskā iekārta ir derīga un veselībai droša visu nākamo gadu. Vai tagad pacienti, redzot, piemēram, uz rentgena aparāta Osmunds izsniegto uzlīmi, varēs būt droši, ka tā nav iegūta mašīnā uz aizmugurējā sēdekļa? Viņiem ir būs jāatsauc certifikāti. Es pieņemu, ka varētu. Bet pirmais lēmums mēs izskatīsim to un mēs pieņemsim šodien lēmumu attiecībā uz Osmundu, uz akreditēto institūciju inspicēšanas jomā. Kas notiks ar visām medicīnas iekārtām, ko šogad pārbaudījusi firma Osmund, tiks lemts kopīgi ar veselības inspekciju. Jana Vītoliņa, Dzintars Rudzītis, bez tabū.